pastāst par tām emocijām, cik svarīgi bija šī uzvara komandai? Man liekas, tas ir zeļiem, tas ir vienmēr svarīgi uzvarēt VF Rīgu, un es domāju, ka katrs džeks, treneris, stāvs, visi atbalstītāji zina, ka tā ir spēle, kur mēs gatavojamies un, protams, ka gribam uzvarēt. Tā kā, es domāju, tur pat nebija lieka doma, kāda nāca par uz to spēli. Nu, diezgan īsi pirms spēles arī uzzinājāt, ka Toms Skuja ir pametis komandu, pārcēlies uz nākamo līmeni. Un cik tas bija smags trieciens un cik varbūt bija svarīgi kaut kādā veidā dot to pretsparu un reaģēt uz to, kas palikuši bez viena no saviem tādiem pamats saspēles vadītājiem un galvenajiem bumbas pārvaldītājiem? Jā, tas bija, protams, labi no Tomiņa. Man prieks par Tomiņu, ka viņš tic tālāk. Un, protams, komandai tas bija maziņš šoks, bet es uzskatu, ka šodien varēja redzēt, ka tomēr Juris Vītols Šulciņš parādīja to, ka viņi arī var spēlēt savus 25-20 minūtes. Un, es teiktu, ka Tomiņš mums visiem pietrūks, bet mēs varam tāpat turpināt. Runājot par pašu spēli, ļoti labi aizvadījāt pirmo puslaiku, pēc tam arī trešajā ceturdaļā varbūt sākumā nedaudz kritums, līdz beigām atkal atgriezāt to 11 punktu vadību. Nu, kas notika tajā ceturtajā ceturdaļā, kad šķīta jau, ka VF to spēli sāk laust un pat izvirzījās vadībā? Es teiktu, ka bija varbūt neliels hauss uz spēlē, bet es gribētu teikt, ka visi džeki saglabāja tādu iekšējo mieru, baigi nepārdzīvoja par kaut kādām kļūdām, aizmestiem metieniem garām, nošancēja aizsardzībā, paņēma tās 50-50 bumbas, un es teiktu, ka ar tādu bišķiņa spēcīgāk parādījām, ka bija varbūt vairāk gribam. Jā. Runājot arī par tevi pašu, tev bija tādas vairākas epizodes, kur bija gan pa augšām, gan pa lejām, tā nesportiskā piezīme pret Dairu Bertānu, pēc tam arī sanāca no apakšas aizmest garām, bet pēc tam atkal sanāca gan pārējā trāpīt diezgan traku tālmetienu, gan arī pēc tam no apakšas. Pastāst par to savu kaut kādu mindset tajā brīdī, kas notiek tajos brīžos, kad tev it kā ir kaut kāda neveiksmes svītra, un kā tu to spēj pārvarēt šajos pašos grūtākajos brīžos spēlē? Man liekas, ka tādos brīžos ir vienkārši jāsaka savu galvā nākamais plays, lai tu baigi neiesīsi tajā, ka tu esi kaut ko izdarījis varbūt nepareizi. Jāsaka, es saglabāju ļoti vēsu prātu, tur baigi nekur nepārdzīvoju, nestresoju, ka es tur nometu garām vai arī ielieku Dairim tur bišķiņ stiprāk, jo tomēr tas ir basīts. Mēs jau tāpat pēc spēles sasveicinamies, viss kārtībā pasmējamies, un es uzskatu, tas ir basīts, un kaut kādā ziņā jau tam spēkam jāparāda bišķi. Nevar tev tā. Kā mazo. Un runājot par tevi pašu, sezonas ievadā vēl tā kā nāca atpakaļ nedaudz no traumas, no recidīva. Tagad esi oktobrī pamatīgi ieskrējies, tagad jau klāt novembris turpina šo labo rezultativitāti. Kā tu pats jūties un kā tu vērtētu savu sniegumu līdzinājā sezonā? Jā, sezonas pirmssezonā bija iedzīvojies kaut kādā traumā no vēl pagājušajiem playoffiem, kur vasarā bija bišķiņ nesaprotams tur no Doka, tur pateica, ka vajag atpūsties, beigās tur nevajadzēja tik daudz atpūsties. Un tad, jā, tā pirmssezona bija tāda, likās, ka tūlīt sāku šancēt, beigās tur vajadzēja pasēdēt malā un pat pavingrot uz iekšējiem muskuļiem. Bet tad, jā, priecīgs bija, ka varēja sākt jau ar sezonas pirmo spēli un nevajadzēja neko tur sēdēt malā. Un priecīgs arī, ka treneris iedeva iespēju un uzcējās, kad vēl tāds pustraumīgs sāku spēlēt sezonas sākumā. Tagad jūtos labi, neko negribu par traumām nerunāšu. Un noslēgumā runājot par mūsu sarunu, aizvedam to pēc komandas sapulces, uz kur tev bija jāskrien. Kas bija tas, ko treneris un Braško teica? Godīgi, nebija nekas daudz, kas teikts. Vairāk tas, ka vienkārši mēs esam tādā ziņā maleči, ka saņēmāmies, parādījām raksturu un kad aizsardzībā nospēlējām un tās to, ko jau minēja, 50-50 bumbas paņēmām. Un vairāk prezidents iedeva patīkams ziņas, tas bija labāk. Bet tas palīdz, jā. Super, paldies!